Moduls Rīga un Velve piedāvā. Ansamblis īstenībā ir ar ļoti senu pagātni un vēsturi diezgan bagātīga. Cik man zināms, dibināts viņš ir 80. gadu sākumā. Un, jāsaka, ka vairāk no tiem mūziķiem, kas viņu ir dibinājuši, spēlē vēl joprojām šajā ansamblī. Un kas varbūt ir interesants šim kolektīvam, ka viņš no daudziem citiem šādu veidu kolektīviem atšķirās ar to, ka viņu grūti nosaukt par tādu ļoti homogēnu vienību, kur visi šie cilvēki būtu ar kaut kādu tādu vienu skatījumu uz lietām. Patiesībā viņi ir ārkārtīgi dažādi un dažos gadījumos pat pretēji cilvēki. Viens varbūt vispār ikdienā nodarbojas pamatā ar baroku mūziku un ar izcilām interpretācijām. Cits ir sadarbojies tiešām ar ļoti slaveniem komponistiem, kā solists, cits atkal spēlē daudz ko, cits ir tikai pasniedzējis kaut kur. Liela daļa viņi ir tādi jau cilvēki, kā lai saka, labākajos gados. Un tāpat laikā viņi arī pēc raksturiem ir ļoti dažādi cilvēki, un to var arī just šajos mēģinājumos, ka katram no viņiem ir tāds diezgan izteikts subjektīvs viedoklis par daudz ko viņi arī nekautrējas paust bieži vien. Daudzos citos kolektīvos ir arī tas, ka viņi pamatā tomēr spēlē kaut kāda viena, tā teikt, tipa repertuāru vai vienas stilistikas repertuāru. Šis ansamblis spēlē ļoti daudz ko. Protams, tā ir laikmetīgā mūzika, bet viņi ir ļoti pazīstami ar saviem Steve Reicha ierakstiem. Viņi ir ļoti pazīstami tieši ar šo minimālismu. Tāpat laikā viņi ir piedalījušies dažādos tādos, kā tu tagad var teikt, crossover projektos ar dažādām citiem mēdījiem un stilistiku. Viņi ir arī spēlējuši tādu absolūti 20. gadsimta sākuma klasiku. Un vēl kas ir atšķirīgs šim ansamblim ir tas, ka viņiem nav mākslinieckā vadītāja, kas ir arī tāds zināms retums. Tātad neviens viņam gluži to nediktē un nenosaka. Viņi paši izvēlās, kas kādu laiku varbūt ar viņiem strādās un ar ko viņi vēlētos strādāt. Kā savā ziņā varbūt ir tāds nedaudz kaut kur arī neparasts šis viss uzstādījums. Šī tēma, man godīgi sakot, ir tāda sveša. Es nekad tādās nacionālās kategorijās pārāk neesmu domājis. Es neesmu centies. Bet identitātes jau šajā gadījumā, un kas bija ļoti vērtīgi, tad, kad mēs 2 gadus atpakaļ bijām šajos, tā teikt, seminārā ar Ensemble Modernu un ar visu šo Gētas institūtu rīkoto konferenci, varētu teikt. Bija interesanti paklausīties dažādās lekcijās, kādas tieši var būt šīs te vispār identitātes, kāda var būt šī identitātes aspekti. Nacionālās ne jau tikai varbūt tik tradicionālā veidā, kā es to izpratu savā darbā, bet arī daudz smalkāk. Tas bija īstenībā rosinoši varbūt. Vajadzēja meklēt kaut kādus savus veidus, kā tam pieiet. Lai gan jāsaka, man ideja radās uzreiz uz vietas. Bija dots šis maksimums, sastāv maksimums, kuram drīkst rakstīt. Drīkstēja būt mazāk, bet nedaudz mazāk, jo tad jau šī ideja kā tāda pazūd. Tad, bija vēlams rakstīt pilnam ansamblim. Katram varbūt ir kādas mazākas, lielākas nianses, kādam varbūt ir 2 klarnetisti, kādam ir 1, kādam ir kontrabass, kādam nav, bet principā šis sastāvs ir daudz maz līdzīgs. Pirmkārt, es jāsaka atklāt, es vispār, kas varbūt tāds ir šodienas mūzikai diezgan netipisks, varbūt nekad nebija rakstījis šādam lielam jauktam ansamblim. Jo mūsdienu mūzikā viena ļoti liela daļa repertuāra ir tieši šādam sastāvam. Man nebija nācies tādam rakstīt. Līdz ar to tie ir nedaudz cits spēles noteikumi, kā tas, teiksim, ir orķestrī, kur ir šī masa, kur ir iespējams ar tādām arī diezgan monolītām lietām izteikties, vai tā ir pavisam kameru mūzika, kur ir tāda ļoti smalka noteikuma. Šeit ir tāda vidējais variants, kas man kaut kā bijis līdz šim svešs. Un tas zināmā mērā bija tāds uzdevums pašam sev kaut kā mēģināt atrast to formu, kā es to izprotu. Un
tāpēc manā skaņdarbā ne visas daļas ir kopā visam ansamblim. Ir daļas, kas ir 3 instrumentiem, ir daļa, kas ir solo instrumentam, un tad pārējās varbūt ir kopējiem šiem lieliem sastāvam. Bet, arī pati ideja jau varbūt nebija nemaz tik vienkārši, ko es biju uzstādījis. Un man, protams, es daudz maz orientējos kaut kādā elementārā latviešu virtuvē, bet man tomēr gribējās tam kaut kādu pamatojumu, no kāda zinošāka eksperta, kas man varētu kaut ko vairāk par to pateikt. Mans skaņdarbs ir par latviešu virtuvi. Teiksim tā, par latviešu ēšanas tradīcijām un mītu identitāti. Tieši tas bija tas, kas man likās, ka viens no tādiem lielākiem mītiem starptautiskā mērogā ir latviešu virtuve. Mēs nereklamēsim nevienu konkrētu firmu, bet turisti, kur ierodās Latvijā, viņi bieži vien tiek vesti paēst latviešu virtuvi, kur patiesībā viena liela daļa šo te ēdienu galīgi nav latviski izcēlesme. Tādus pašus mēs varam atrast Vācijā vai Čehijā vai tajā pašā Polijā vai kur citur. Tad tas jautājums, kas tad ir tā īstā latviešu virtuve? Un ja mēs tiešām, es domāju, uztaisīt, izveidot šādu te īsts latviešu virtuves ēdienu, restorānu, kur būtu, teiksim, skābputras, klandrauži, dažādas putras un zirņi. Es nedomāju, ka viņi pievilinātu ļoti daudz, varbūt turists. Un ne visi kuņģiem tas būtu panesams. Un apmēram arī šādā veidā es skaņdarbā mēģināju parādīt šo te latviešu ēdienu daudzveidību un tāpat laikā arī šo te gastronomisko neviennozīmību, ka viņi varbūt ne visi ir tādi, ka varētu tikai izraisīt siekals mutē jebkuram. Tad arī līdz ar to darbā neiztrūkst arī varbūt kaut kāda zināma daļa dramatismu. Bet arī tāpat laikā viena lieta, kas tur ir, tas ir diezgan liela daļa humora, kas varbūt ir tāds man pašam izaicinājums, jo, laikam jau es esmu tāds pilnīgi galējība cilvēks. Man vai ir mūzika tāda diezgan, kā lai saka, uz to tumsnējo pusi, vai atkal tad man ļoti patīk tiešām kādreiz varbūt tā galēji pajokot. Un tad šajā gadījumā to joku tur ir, es ceru, ka diezgan daudz. Un man gribējās izmantot arī dažādas, varbūt tādas tiešām instruments, kas varbūt kādam varētu likties kaut kur jau banāli un bijuši vai nevajadzīgi, bet man likās diezgan nepieciešams šajā darbā, piemēram, iesaistīt ūdeni kā mūzikas instrumentu un izmantot dzīva ūdens skaņas, neierakstītā, bet dzīvā atskaņojumā. Tāpat dažādas virtuves piedarums, kas piedalās kā mūzikas instrumenti, bet ne jau tāpēc, ka tas ir smuki izskatās, bet šī skaņa ir diezgan tāda atbilstoši konkrētai situācijai. Un kā lai savādāk attēlo skābētas kāpostus, jo ir svarīgi šis te rīvēšanas brīdis, ir jābūt šai te rīvēšanas skaņai kaut kādā veidā. Un jāsaka, pianists ar ļoti lielu entuziasmu ķērās pie zāģi un zāģēja. Un viņš to dara vienmēr bez nekādiem jautājumiem, kāpēc tā būtu jādara. Protams, kaut kādu zinām ilustratīvismu izbēgt nav iespējams arī šādā veidā, un kaut kādi momenti noteikti ir ilustratīvi. Viņi varbūt ir, es to varbūt saucu kā tādu tēmu ar variācijām, kad katrs šis ilustratīvais moments ir kā tēma, un šīs te variācijas, tas jau ir tāds abstrakts un subjektīvs tēls, un viņi izstrāda kaut kāds, protams, ilustratīvisms tam piemīt, bet ne visur. Bet, šodien ir tādas tik jāsaka, kolosāla situācija no vienas puses, ka tik tiešām tāda ierobežojuma, ko darīt un kā darīt nav. Protams, jautājums ir, cik tu to dari interesanti drīzāk. Par oriģinālitāti arī mēs par to nevaram īpaši runāt, tas ir drīzāk varbūt kādu interesantu. Jo, kā pat arī lasīju Varšavas Rudens festivāla bukletā, bija ļoti labi vārdi pateikt par to, ka tas termins jaunā mūzika, tas vispār jau ir kļūst par tādu nonsens, jo to varēja teikt tajā laikā, kad bija kam viņu pretnostatīt. Bija vecā mūzika un kad bija nāca pretīm jaunā mūzika. Tā ir, šādu terminu lietot nevar līdz ar to, es nezinu. Tas katrā sabiedrībā nedaudz šie noteikumi ir savādāk.
ir, kur vēl joprojām taču ir jāpierāda. Domāju, arī šeit vēl joprojām ir lielai daļai jāpierāda, kas vispār ir vai pieņemams, nepieņemams, vai tā ir mūzika, kā to klausīties, ko ar to darīt. Šodien mēs saskaramies ar ārprātīgu mūzikas pārprodukciju, tas gan, jo tas gan neļauj varbūt tādam interesantam varbūt īsti saprast, ko vispār ir vērts un ko nav vērts klausīties, kas ir svarīgs, kas nav. Jo katrs, kurš kaut ko saprot, arī mēģina sev pietiekami reklamēt vai piedāvāt dažādos veidos. Un nevienmēr jau arī tā mūzika, kas tiek visvairāk spēlēta, arī ir tā labākā vai tā interesantākā mūzika. Tās jau šodien ir dažādas metodas, ar kādām tā teikt, sev parādīt pēc iespējas spožāk. Bet tā ir īstenībā sarežģīta situācija, bet tā jau, es domāju, nav tikai tādā laikmatīgā mūzikā, tas ir principā jebkur. Un bieži vien man izdevušies, liekas, tieši tie skaņdarbi, kas varbūt nesagaida tādu, varbūt atskaņojumu daudzumu un klausītāju iemīļotību. Tā kā dažreiz atkal tieši tas, kas varbūt ir tapis tā samērā vieglu roku un vienkārši tas ir kaut kā izsaucis vairāk. Un tā kā, tā nedaudz ir tāda dažreiz tāda iekšēji pasmaidīšana par to, ka kādu to darbu, kas ir tāds, ko tu varbūt nemaz tik augstu nevērtē, vienkārši cilvēks ārkārtīgi, varbūt sakāpinātā veidā pasludina par kaut ko unikālu, vai ne, un tas pašam nedaudz tiešām liek smaidīt. Man drīzāk interesanti ir ielikt kaut ko jaunu pašam priekš sevis, kas man nav bijis, ko es neesmu, ar ko es varbūt neesmu saskāries nekur savā pieredzē, bet tas laiks, kad varēja kaut ko jaunu izdomāt, manuprāt, arī ir kaut kur beidzies. Nezinu. Vai, acīm redzot, es vienkārši neesmu ģēnijs, jo kad būtu kāds ģēnijs, viņš varbūt arī izdomātu un radītu kaut ko jaunu. Bet